Skolioze ir mugurkaula deformācija, kurā tas izliecas uz sāniem, veidojot C vai S veida līkni. To biežāk diagnosticē bērniem un pusauģiem. Skolioze ir trīsdimensionālā deformācija, kas veidojas arī kā rotācija vai mugurkaula vērpšanās. Parasti to dēvē ar skoliozi tad, kad ir vairāk par 10 grādiem. Tomēr, ja ir mazāk par 10 grādiem, tā vairāk būs skoliotiska stāja, nevis skolioze. Ja ir no 10 līdz 20 grādiem, tad mēs jau ejam uz skoliozes terapiju, kas ir speciāla fizioterapija, kā Šrotas metodes tehnikas tiek izmantotas. Ja ir 20 līdz 30 grādiem, tad jau visticamāk mums būs nepieciešama skoliozes speciāla korsetīte, kas tiek veidota, lai palīdzētu šim mugurkaulam noturēties taisnam. Un, ja ir virs 45 grādiem, visticamāk būs jau nepieciešama operatīva iejaukšanās. Latvijā skoliozes diagnosticēšanu un ārstēšanu veids dažādi medicīnas speciālisti, tostarp ortopēdi un fizioterapeiti. Viņa var būt gan jaundzimušajiem, aptuveni 6 mēnešu vecumā var parādīties. Viņa var parādīties arī no 4 līdz 9 gadiem, bet visvairāk viņa parasti parādās pusauģu vecumā, tātad jauniešiem no 11 līdz 17 gadiem. Ir arī svarīgi saprast, ka skolioze var nebūt ne tikai bērniem, kas ir biežāk pamanām. Ir arī sauktā ģeneratīvā skolioze, ko var iegūt vecumā pēc 50 gadiem, arī pārsvarā sievietēm pēc menopauzes. Skoliozes diagnostikā svarīga ir agrīna atklāšana, jo saulaicīga iejaukšanās var būtiski ietekmēt slimības gaitu un pacienta dzīves kvalitāti. Ja mēs skatāmies uz bērniņu no mugurpuses, mēs varam pamanīt, ka viena lāpstiņa ir izteiktāk uz ādu izvirzījusies nekā otra. Visticamāk, ka tā lāpstiņa ir izvirzījusi uz āru, pleciņš būs vairāk uz priekšu. Atgriežoties atpakaļ no mugurpuses, mēs varam pamanīt, ka tā puse, kurai lāpstiņa vairāk izvirzījusies, visticamāk, viņam jau veidojas tā kā tāds ribu lokus. Var skatīties, vai nav kā gurns izgriezies vai nu uz priekšu, vai nu uz āru. Un, protams, ko visbiežāk pamana, ir tad, ja šī skolioze jau sāk attīstīties diezgan strauji, tad visvairāk pamana šo saukto S veida izliekumu, kas ir uz sāniem. Piemēram, viens gurns iet uz vienu pusi, bet plecs iet uz otru pusi. Kā arī to var ļoti labi pamanīt, veicot Ādamsa testu, kas ir bērnam liekot ar taisnām kājām noliekties uz leju. Un mēs skatāmies, vai paliek šīs asimetrijas vai ne. Skoliozes terapija ir atkarīga no slimības smaguma, izliekuma vietas un pacienta vecuma. Terapijas mērķis ir apturēt skoliozes progresēšanu un, ja iespējams, koriģēt mugurkaula izliekumu. Un viena no biežāk pielietotajām terapijas metodēm ir fizioterapija, Šrotas metode. Kāpēc viņa ir tik īpaša? Jo, ja mēs saprotam, ka skolioze veidojās trīsdimensionāli, tātad gan veido šīs S-burts uz sāniem, gan veidojās rotācijas un vēl tātad plecu protrakcija. Ja? Tad skoliozes terapija, kā Šrotas terapija, ir vairāk trīsdimensionāli atpakaļ vērsta. Tātad, ja mums ir izvirzīts mugurkauliņš uz sāniem, mēs bīdam viņu atpakaļ. Ja ir plecu protrakcija uz priekšu un lāpstiņa ir pagājusi uz āru, mēs atkal viņu bīdam atpakaļ frontālajā plaknē uz aizmuguri. Ja ir vērpšanās, mēs atkal derotējam atpakaļ. Tāpēc viņa ir trīsdimensionāla terapija, kā Šrotas terapija, kas ir speciāli veidota priekš skoliozes. Galvenie Šrotas terapijas principi ir trīsdimensiju korekcija, asimetriska elpošana, muskuļu spēku un izturības palielināšana. Pētījumi un klīniskā pieredze liecina, ka Šrotas terapija var efektīvi samazināt skoliozes izliekumu, īpaši, ja tā tiek uzsākta agrīnā stadijā un tiek veikta regulāri. Jo ātrāk mēs pamanām, jo vairāk mēs varam iedot, izstāstīt, jo mazāk iespēja, kad šis progresīvs risks attīstīties. Ir arī jāsaprot, ka jo ātrāk viņš ir pamanīts,
jo vislielākā progresijas risks, ka viņš arī attīstīsies. Līdz ar to mēs varam lielāko daļu procentuālo iespēju tomēr samazināt šo procentuālo risku. Es nevaru apsolīt, ka atnāks pie manis pacients un mēs nevaram teikt, ka viņam nebūs korseta, jo mēs nezinām, kā tajā progresijas riskā viņš attīstīsies. Bet lielāko tiesu mēs neaizējam vismaz līdz operācijai. Ja? Līdz ar to, jo agrāk atnāk bērniņš, jo mazāk iespēja, kad viņam būs šis kritiskais stāvoklis. Šrotes terapiju pielieto ne tikai skoliozes ārstēšanai, to var izmantot arī pacientiem, kuriem ir virs normas palielināts vai samazināts mugurkaulu krūšu daļas izliekums. Un, lai iegūtu vislabāko rezultātu, terapija ir jāveic pieredzējuša un certificēta Šrotes terapeita vadībā.